Es šodien runāšu gan par neredzamajām dažādības dimensijām, gan es uzsvēršu kopējo situāciju Latvijā attiecībā uz dažādības vadības praksi un dažādības un iekļaušanas praksi, un mazliet pieskaršos arī pieredzē, kas ir tieši no starptautiskā konteksta. Paldies Kristīnai jau par ieskicēšanu, kad ir ne tikai redzamā dažādība, bet arī neredzamā. Šeit kā tāds neliels ievads. Kādas tad vispār ir tās dažādības galvenās dimensijas? Un runājot par dažādības dimensijām, tātad mēs runājam par demografiskām, par fiziskām un kognitīvām, par ar personību saistītām, kultūra sociālām un tādām, kas ir saistītas ar organizāciju un kompetenci. Ja mēs ietu tagad cauri visiem šiem piemēriem, un, teiksim, es jūs varētu mudināt katru pašu iztēloties, ielikt sevi tā aplīša vidū un mēģināt pie sevis, protams, klusībā padomāt, kas tad jūs raksturo un kā no katrām šīm dimensijām - dzimums, vecums, seksuāla orientācija, ģimenes situācija, dzīvesvieta no demografiskām. Kas no tā ir redzams un kas nav redzams? Visticamāk, dzimums un vecums ir tās vienīgās dimensijas, kas faktiski ir redzamas, vai ne? Ja mēs paskatāmies uz fiziskām un kognitīvām, fizisko un garīgo spēju variāciju, hroniskās diagnozes, mentālā veselība, visticamāk, ka lielākā daļa no šīm fiziskām un kognitīvām īpašībām arī nemaz nav redzamas, vai ne? Ja mēs paskatāmies uz ar personību saistītām, tad personība raksturs, vai mēs esam introverti vai ekstraverti vai radoši, kāda ir mūsu ķermeņa valoda, kādas intereses, arī tās lielā mērā šīs dimensijas ir neredzamas. Ja mēs paskatāmies uz kultūra sociālām, tā paņemšu nost krēslu. Ja, reliģija, vērtības, etniskā piedarība, politiskā nostāja, valoda, sociāla-ekonomiskā apstākļi, status, attiecības, socializēšanās raksturs un mērogs. Arī tās ir visas neredzamas lielākoties. Un ja mēs paskatāmies uz tām, kas ir saistīts ar organizāciju un kompetenci, mūsu profesionālo darbību, amats, izglītība, pieredze, ienākumi, organizācijas kultūra, nozara, organizatoriskais status, arī tās visticamāk ir neredzamas. Un tad nākamais jautājums ir par to, kā mēs ikdienā saskaramies ar šiem neredzamām dimensijām. Ja mēs paskatāmies uz mūsu ziņojumiem, ko mēs ziņojam, par ko mēs atskaitamies attiecībā uz savu biznesa darbību, tad parasti jau tā ir tieši tā redzamā dažādība, vai ne? Un ja mēs paskatāmies uz šīm kategorijām, no kurām mēs redzam, ka dzimums, vecums, varbūt šādi tad rase, varbūt tad, ja mēs pārvietojamies ratiņkrēslā, arī šīs dimensijas padara redzamas. Bet vairumā, ja mēs runājam par ko, kas dod organizācijai pievienoto vērtību, tās ir cilvēku pieredzes, tās ir īpašības, kuras ietilp šajās neredzamajās dimensijās. Bet ļoti bieži, runājot par dažādības vadību, mēs fokusējamies tikai uz to redzamo. Mēs atskaitēs ierakstam, cik strādā vīrieši, cik strādā sievietes, cik cilvēku varbūt ir tuvu pensijas vecumam, cik ir jaunieši, bet to pašu būtiskāko, tas, kas rada to dažādības potenciālu, tas, kas rada potenciālu izaugsmē gan individuāli, gan organizācijā, to mēs ļoti bieži neņemam vērā, runājot par dažādības vadību. Ja? Arī, ja mēs paskatāmies uz redzamām un neredzamām dimensijām organizāciju līmenī, kas tad ir šīs redzamās dimensijas organizāciju līmenī? Jo mēs nerunājam tikai par individiem. Ne? Šīs redzamās dimensijas ir, teiksim, organizācijas stratēģija, tā var būt organizācijas politikas dokumenti, organizācijas vērtības, bet tā neredzamā daļa varbūt ir tā ikdienas prakse. Kā tad tas notiek? Jo viens ir tas, ko mēs ierakstam uzrakstam uz papīra, kas visiem ir redzams, bet ikdienā, kā mēs iekļaujam šo dažādības potenciālu, kas nav redzams, cik taisnīgu vidi mēs nodrošinam, kādi tad ir šie mērķi un kā mēs spējam atraisīt to neredzamo potenciālu, vai mēs to vispār redzam. Tad tā ir tā neredzamā dažādības daļa, kurā slēpjās tas dažādības potenciāls. Nevis tajā skaitīšanā, cik mēs esam vīrieši, cik mēs esam sievietes, jo ko te mēs galu galā skaitam? Sieviešu skaitu vai iezīmes, kas faktiski veido uzņēmumu izaugsmes potenciālu. Un tad pie dažādības vadības pārējot, pavisam īsts ieskicējums. Tātad runājot par dažādības vadību, mēs runājam par sistemātisku vadības pieeju ar konkrētiem mērķiem, lai optimāli atraisītu un izmantot dažādības potenciālu. Tātad uzsvaru liekot tieši uz šo neredzamo
jo tur slēpjas dažādības potenciāls, lai mēs sasniegtu pozitīvu rezultātu organizācijai, tās darbiniekiem un interešu grupām, lai mēs savienotu dažādību ar vērtību radīšanu. Un priekšnosacījumi, tad, lai šī dažādības vadība būtu veiksmīga, protams, pirmkārt, dažādības kompetence visos organizācijas līmeņos. Šo es droši vien esmu atkārtojis atkal un atkal. Bez dažādības kompetences nevar veiksmīgi vadīt dažādību. Tātad dažādības kompetence, tā ir savu privilēģiju apzināšanās, varas attiecību apzināšanās, tā ir aizspriedumu un stereotipu apzināšanās, tā ir izpratne par to, kā vadīt cilvēku atšķirības un līdzības, un tā ir uzkrātā pieredze, kas mūsos katrā ir radusies navigējot dažādās dzīves situācijās. Tās var būt dažādas valstis, tās var būt dažādas dzīves situācijas. Tad priekšnosacījums nākamais ir spēja izprast dažādās perspektīvas. Iekļaušana. Dažādība jau ir fakts, dažādība jau nav mērķis, mēs vienmēr visi esam bijuši dažādi. Tātad darbs ar dažādības vadību, mērķis ir iekļaut un caur iekļaušanu radīt piederību. Ja? Un ļoti bieži mēs redzam dažādību bez iekļaušanas. Mēs skaista gada pārskatos ieliekam, cik mūsu uzņēmumā strādā, pieņemsim, cilvēki ar īpašām vajadzībām, vai cik ir, teiksim, cilvēki ar kaut kādām izteiktām dažādības dimensijām, bet vai šie cilvēki ir iekļauti, vai viņi jūtas piederīgi, par to mēs nemaz nezinām. Savu un citu priekšstatu, komunikācijas formu un aizspriedumu apzināšanās, kā arī spēja izmantot dažādības potenciālu uzdevumu risināšanā. Un atkal atgriezīsimies te pie neredzamajām dimensijām. Ko tad mēs izmantojam kā potenciālu uzdevumu risināšanā? Ne jau dzimumu vai ādas krāsu, tam jau nav varbūt nozīmes. Mēs izmantojam tās īpašības, kuras nav redzamas. Ja? Tās ir dažādas kompetences, pieredzes, ko mēs esam ieguvuši navigējot dažādās dzīves situācijās. Tas ietekmē to, kā mēs risinām problēmas uzņēmumā, kā mēs apkalpojam klientus, kā mēs veidojam jaunas sadarbības, kā mēs izveidojam jaunas pakalpojumus. Tātad tas viss ir dažādās pieredzes, ko mēs pienesam uzņēmumam caur savu dažādību. Tātad šī izpratne par dažādību ietekmē to, kā dažādība tiek vadīta, protams. Un ejot tālāk pie mērķiem, un šis ir tāds summējums arī no starptautiskās darbības, saskaroties un konsultējot dažādus uzņēmumus, tieši dažādības vadībā, kā tad ir tie uzņēmumu mērķi. Ja? Jo atkarībā no mērķa jau tiks izveidot stratēģija. Ja? Tad viens no tipiskākais mērķis ir juridiskais, ja? Kad uzņēmums pievēršas dažādības un iekļaušanas jautājumiem, lai atbilstu normatīviem aktiem, lai viss būtu precīzi. Otrs tipisks mērķis ir morālais. Ka mēs esam sociāli atbildīgi. Tas ir tikai normāli, ka mēs darām labu. Mēs nevienu nediskriminējam. Un tas, protams, dod milzīgu nozīmi uzņēmumu tēlam. Un mēs zinām, ka sociāli neatbildīgi uzņēmumi faktiski starptautiski īsti konkurēt vairs nevar. Ja? Tātad šis ir tas morālais aspekts. Biznesa mērķis jau ir tas, ka mēs skatāmies, kā tad radīt vērtību, kā radīt inovācijas, kā radīt izaugsmi caur dažādības vadību. Tātad dažādība jau šeit ir kā šis izaugsmes virzītājs, izaugsmes dzinējspēks. Un ceturtais mērķis ir PR, respektīvi komunikāciju zāru, ko mēs darām, bet, diemžēl, šajā ceturtajā mērķī ļoti bieži mēs nonākam pie tā, ka uzņēmums rāda it kā uz zāru, ka tajā ir liela dažādība, bet nereti. Tas pat atspoguļojās vienkārši gada pārskatos, kur ir nofotografēti dažādi izskati cilvēki, kaut arī ikdienā šie cilvēki nemaz uzņēmumā nestrādā. Tās prakses ir dažādas. Ja? Pavisam īsa juridiskā pieeja, piemēram, ieskicē tātad, ja mēs apzināmies, ka pastāv diskriminācijas riski, tātad mēs izpētam, vai šie diskriminācijas riski pastāv mūsu uzņēmumā, vai ir cits šķēršļi līdztiesībai. Pēc tam mēs tad analizējam iemeslus šiem identificētiem riskiem, tad mēs nosakām atbilstošus pasākumus, kā ar tiem tikt galā, un pēc tam mēs atkal novērtējam rezultātus vēlreiz šiem punktiem 1 un 3. Tātad skatāmies atkal, vai diskriminācijas riski pastāv, analizējam iemeslus un nosakām atbilstošus pasākumus. Ja? Tikai viens piemērs. Ja mēs skatāmies uz biznesa perspektīvu, tad mēs jau vai šo biznesa mērķi, tad mēs jau ejam tālāk pa atbilstības un vienlīdzības un līdztiesības mērķiem, jo šie jau ir paši par sevi saprotam, ka tas mūsu uzņēmumā notiek. Mēs esam atbilstīgi, mēs ziņojam uz savus rīcības kodeksus, mēs sekojam normatīviem aktiem, tātad vienlīdzības, līdztiesības perspektīvu mēs ievērojam, bet mēs skatāmies tālāk stratēģiski. Mēs skatāmies uz biznesa izaugsmu un veidojam biznesa mūsu uzņēmumu stratēģiju jau paņemot šo dažādības prizmu kā būtiskāko, kas mums ļauj atspērties un radīt izaugsmu, radīt vērtību, radīt inovācijas, apgūt jaunus tirgus, jaunas pakalpojumus. Tad viens no tādiem
iezīmēm, kāpēc dažādības un iekļaušanas joma paliek arvien būtiskāk un uzņēmumi pievērš tai arvien vairāk, ir tieši šī ESG kritērija vai vides sociāla un pārvaldības kritērija tieši ar uzsvaru uz sociālo ilgtspēju. Un šeit mēs redzam, ka nevienu no šiem sociālās ilgtspējas mērķiem faktiski uzņēmumi nevar sasniegt, ja nepievēršas dažādībai un iekļaušanai. Un šeit varbūt maziem burtiņiem, bet es īsi ieskicēšu, šeit es esmu atspoguļojis tos apvienoto nāciju ilgtspējas attīstības mērķus, kas vistiešākajā veidā attiec uz sociālo ilgtspēju, kuras bez dažādības un iekļaušanas prakses nevar sasniegt. Tātad novērsta nabadzība, novērsts bats, laba veselība un labklājība, kvalitatīva izglītība, dzimuma līdztiesība, tīrs ūdens un sanitārija, cienīgs darbs, ekonomiskā izaugsme, mazināta nevienlīdzība, ilgtspējīgas pilsētas un kopienas, miers, taisnīgums, laba pārvaldība. Tātad mēs nevaram šos mērķus sasniegt bez dažādības un iekļaušanas perspektīvas. Tajā pašā laikā mēs redzam tendenci starptautiskos normatīvos aktos, kad ir arvien augošākas prasības atbilstības dokumentēšanai, arvien vairāk direktīvu, kā sociāli atbildīgi starptautiski uzņēmumi. Mēs nevaram vairs būt konkrēti spējīgi, ja mēs neievērojam visus šos kritērijus. Ja? Arvien lielāka atbildība tiek arī uzsvērt par visu piegādes ķēdi, par ko ir jāziņo, un arvien lielāka sociāla atbildība tiek pieprasīta gan no darbiniekiem, gan no klientiem, gan no sadarbības partneriem, gan no politikas veidotājiem. Ja? Un šajās, ja mēs skatāmies uz šo kā mērķi, tad šis faktiski viens no tiem no dažādības un iekļaušanas darba mērķiem, kurā mēs redzam, ka apvienojās gan šī biznesa perspektīva, jo šis ir arī pamats uzņēmumu izaugsmē, gan morālā perspektīva, gan juridiskā perspektīva, gan savā ziņā arī PR, jo galu beigās mēs ziņojam par to, ko mēs darām dažādos ziņojumos, kas tiek publicēti. Ja, ja mēs tādu paskatāmies uz situāciju Latvijā, tad šeit tādas būtiskākās iezīmes, es nezinu, cik redzams, bet es iziešu arī cauri skaļi, lai visi dzird. Tātad šis ir apkopojums, kas ir veikts no 2015. līdz 2023. gadam, balstoties 10 dažādos publiski pieejamos pētījumos, gan par dažādību un iekļaušanu, gan par pretdiskriminācijas jautājumiem un dažādības vadības jautājumiem Latvijā. Un tās pazīmes, kas ir visuskrītošākās no šiem pētījumiem, ir tās, ka, teiksim, teorētiski liela daļa uzņēmumu, pat 95% uzņēmumu no tiem, kas ir bijuši aptaujāti, atzīst, ka viņiem nebūtu problēma pieņemt darbā cilvēkus ar dažādības dimensijām, piemēram, ar citu rasi. Ja? Bet, ja mēs atkal paskatāmies praksē, kas notiek tajos uzņēmumos, tad mēs redzam, ka pazīmes, pēc kurām visbiežāk diskriminē, ir vecums, invaliditāte, etniskā piederība un dzimums. No šiem 10 pētījumiem var izriet, ka tikai katrs trešais strādājošais norāda, ka darba vietā tiek atbalstīta darbinieku etniskā vecuma, dzimuma, kultūra, reliģija un cita veida dažādība. Un vērtējot, vai dažādības vadība strādā, mēs jau varam tikai pēc darbiniekiem, jo, protams, uzņēmuma vadība var pateikt, ka mēs esam iekļaujoši, bet ja tas darbinieks nejūtas iekļauts un piederīgs, tad visticamāk tā dažādības vadība nestrādā. Ja? Tad darbinieku apmācības par dažādību ir mazinājušās faktiski, ja paskatās, teiksim, pētījums 2017. gadā atspoguļo, ka 76% uzņēmumu šīs mācības dažādības jomā nodrošina, tad 22. gadā tikai 39% uzņēmumu šīs mācības nodrošinājuši. Un tas nebūtu nenozīmē, ka uzņēmumu izpratne par dažādības vadību un iekļaušanu ir augusi. Ja? Dažādības vadības stratēģija nav kā atsevišķs uzņēmuma politikas virziens, 40% saskārušies ar diskrimināciju, un savukārt pēc PVC vai PricewaterhouseCoopers pētījumiem globāli, faktiski šis skaitlis dažviet pat ir vēl augstāks. Nesen tika veikts pētījums, kur tika aptaujāts 46 valsts un 54 tūkstoši darbinieku dažādās valstīs, un tur tika atzīts, ka 50% no visiem aptaujātiem ir atzinuši, ka tieši diskriminācija ir viņiem liegusi attīstīt savu karjeru. Un vēl, kas izriet, ka iedzīvotāji lielākoties nezina savas tiesības un uzskata, ka personīgi nevar paveikt neko, lai mazinātu diskrimināciju. Bet tā diskriminējuša attieksme nāk no katra mums ikdienā, vai ne? Kā mēs izturamies pret citiem un kāpēc tad mēs uzskatām, ka mēs nevaram paši neko darīt ar savu diskriminējušu attieksmi. Galvenie šķēršļi, ko arī jau Zaiga minēja, starp šķēršļiem
tas, ka trūkst šīs strateģiskās un sistemātiskās pieejas dažādības vadības jautājumos un nespēja saskatīt to saikni starp dažādības vadību un tās radītiem ieguvumiem. Tāpat aizspriedumi un stereotipi, izpratnes trūkums, līdzekļu trūkums, bet es gribu uzsvērt, ka nevienmēr dažādības vadība prasa finansiālus līdzekļus. Tā prasa mainīt attieksmi, tā prasa mainīt izpratni. Un ar līdzekļiem tur bieži pat nav nekāds sakars, mēs katrs varam darīt kaut ko situācijas labā arī tad, ja mums nav tam papildus līdzekļi. Tagad pavisam īsti, es nezinu, cik man palikušas minūtes, man ir vēl aiciņš, labi. Ieskicēšu mazliet situāciju, kas izriet no šīs darba devēja dažādības un iekļaušanas no šiem dažādībā ir spēks pašnovērtējumiem, kas mums atklāja tādu plašāku bildi par darba devēja dažādības un iekļaušanas praksēm Latvijā. Šeit es esmu mazliet apkopojusi visu gadu skaitļus, cik kuros gados kur uzņēmumi ir pieteikušies, un mēs redzam, ka, protams, šo dažādības vadības iniciatīvu, dažādības un iekļaušanas prakse visvairāk uz saviem pleciem iznes tieši privātais sektors, ka šīs privātais sektors ir bijis vairumā, privātā sektora uzņēmumi, valsts pašvaldības kapitāla sabiedrība uzņēmumi mazāk un valsts pārvaldes iestādes arī mazāk. Tātad šajā gadā piedalījās 21 privātais uzņēmums un 10 valsts pašvaldības kapitāla sabiedrības un 10 valsts pārvaldes iestādes. Es līdzīgi kā Zaiga, es tieši ļoti gribu, tiešām šie uzņēmumi pelnījuši aplausu, ja mēs paskatāmies no visa kopējā darba devēja skaita, faktiski tie ir 0,02%. Mums var likties, ka tas ir maz. Savā ziņā šie tālākie dati, ko es jums rādīšu, līdz ar to, teiksim, no zinātniska pētnieciskā viedokļa varbūt nav reprezentatīvi vairumam Latvijas uzņēmumu. Tajā pašā laikā šie ir tie uzņēmumi, kas tiešām ir izrādījuši interesi. SIFS ir pelnījis uzslavas, jo Sabiedrības integrācijas fonds jau ir tas, kurš vērš uzmanību uz to, cik tas ir būtiski, par cik mūsu likumdošana neprasa ziņot par dažādības un iekļaušanas praksēm. Tad šī pašnovērtējuma veikšana ir faktiski pagaidām vienīgais veids Latvijā, kā uzņēmums sev var izvērtēt, kā tad mums iet, vai ne, kā mēs izskatāmies attiecībā pret citiem un komunicējot par to, ko šie uzņēmumi dara un par šīm Sabiedrības integrācijas fonda iniciatīvām un mudināšanu uzņēmumiem veikt šos pašnovērtējumus, tad arī mēs audzinām sabiedrību. Un mēs redzam, ka mums vēl ir daudz, kur augt. Mazs ieskats uzņēmumos kopumā, kas ir šogad piedalījušies pašnovērtējumos dažādības vadībā. Tātad mēs redzam, ka absolūti lielākā daļa ir vidēji vai lieli uzņēmumi, proti gandrīz 30%, 27,9% ir tādi uzņēmumi, kuros ir 500 vai vairāk darbinieku. Tātad tie ir lieli industrija līderi, arī kā Zaiga uzsver, tātad tie ir tādi smagsvari. Un mēs redzam, ka tie ir arī tie, kas rāda to gaismu tunelī dažādības vadības praksēs un tiešām izceļ šīs dažādības vērtību. Tālāk 25,6% ir uzņēmumi, kuros ir no 250 līdz 499 darbiniekiem. Un pavisam maz ir tie uzņēmumi, kur ir, teiksim, tikai 2,3% tādu, kuros ir, teiksim, no 11 līdz 24 darbiniekiem. Tātad galvenokārt mēs tomēr runājam par lieliem uzņēmumiem ar daudz darbiniekiem. Ja mēs paskatāmies uz šo dzimumu dimensiju šajos uzņēmumos, kas piedalījušies pašnovērtējumā, tad mēs redzam, ka šajos uzņēmumos 62% sieviešu ir darbinieku vidū, 54% vidējā līmeņa vadībā un 49% augstākā līmeņa vadībā. Tātad mēs redzam faktiski, ka šis sieviešu pārstāvniecība arī vadības līmenī gandrīz 50% šajos uzņēmumos ir, un tas nozīmē, ka šī dzimuma dimensija diezgan labi tiek ņemta vērā. Protams, mēs redzam to tendenci, ka jo augstāk uz vadību kāp, jo mazāk šīs sievietes paliek šajās struktūrās, bet visnotaļ mēs redzam, ka skaitļi nav slikti. Un ja mēs paskatāmies uz darbinieku vidējo vecumu, tad mēs redzam faktiski, ka vidējais vecums ir 40+, un tas viennozīmīgi nozīmē to, ka šajos uzņēmumos arī strādā daudzi darbinieki, kuri ir vismaz 50+ vecuma kategorijā, kas jau tiek, manuprāt, nepamatot uzskatīt par senioriem. Tajā pašā laikā
tas vecums ir viena no kategorijām, kas ir visvairāk diskriminētā Latvijā. Ja mēs paskatāmies tālāk tādā dažādības griezumā jau uz uzņēmumu darbiniekiem, tātad kopumā mēs runājam par 43 uzņēmumiem. Tātad, ja mēs skatāmies uz tām augšējām 4 ziliem kritērijiem, kas norāda gandrīz visi 43 uzņēmumus, ja, tad mēs redzam, kad uzņēmumi nodarbina cilvēkus, kuras tikko iegūšas vai nepārtraucot darbu, turpina izglītību, cilvēks turpina izglītoties, darbinieki, kuriem ir bērni, darbinieki vecuma grupā 50+, un darbinieki, kas pāris gadu atgriežies no bērnu kopšanas atvaļinājuma. Šāda veida darbiniekus praktiski visi no šiem uzņēmumiem ir rekrutējuši un šādi darbinieki strādā. Ja mēs paskatāmies jau uz zaļo kategoriju, tad šie uzņēmumi jau uzņēmumu skaits krītās. Tātad darbinieki, kur dažādības dimensijas ir varbūt problemātiskākas. Tātad darbinieki, kuriem ir bērni ar invaliditāti, dažādu reliģisko grupu pārstāvi, personas ar invaliditāti, ar jau mazāk, personas, kuras pārcietušas vai kurām joprojām ir hroniskas veselības problēmas. Tātad šādi darbinieki jau ir mazāk uzņēmumos. Ja mēs paskatāmies uz sarkaniem lauciņiem, ja, tad tas, jo zemāk mēs ejam šajā sarakstā, jo mēs redzam šīs problemātiskākās dažādības dimensijas, ar kurām uzņēmumi īsti nav gatavi pat labāk strādā. Tātad dažādu etnisko grupu pārstāvi, reemigranti, ja, kas ir liels potenciāls, bet tik lielā mērā vēl nav nodarbināti ārvalstu pilsoņi, personas ar bēgļu alternatīvo statusu. Un ja mēs paskatāmies uz pēdējām 3 kategorijām, tad tās ir tās, kuras vismazāk tiek iekļautas, personas ar intelektuālās vai garīgās attīstības traucējumiem, personas, kuru darba vietas tiek subsidētas no valsts pašvaldības iestādēm finansē, vai arī personas, kuras ir bijušas ieslodzījumā. Tātad tās ir tās, kuras ir, pret kurām ir vislielākā aizsprieduma vai par kurām ir vislielākā neziņa. Ja mēs paskatāmies vēl citus kritērijus vidējos no šiem visiem 43 novērtējumiem, tad var redzēt tātad attiecībā uz dažādību un iekļaušanu, kādus principus, politikas vadlīnijas un savos, teiksim, uzņēmumu stratēģijās un politikas dokumentos ir noteikti šajos uzņēmumos. Mēs redzam, ka vairumā gadījumu tātad šie principi ir formulēti kā privātās dzīves un darba saskaņošanas principi, 77% uzņēmumu elastīgas darba vidas principi, diskriminācijas novēršanas principi, vienlīdzīgu iespēju princips. Ja mēs paskatāmies uz sarkanajām ailītēm, ja, tad tikai faktiski 49%, mazāk nekā pusē no šiem uzņēmumiem ir formulēti dzimumu līdztiesības principi, teiksim, piegādātāju dažādības principi, vai mēs skatāmies uz dažādības un iekļaušanas rādītājiem mūsu piegādātāju ķēdēs, vides pieejamības principi arī apmēram 51% uzņēmumu. Savukārt 9% vispār nav definējuši vienlīdzīgu iespēju vai dažādības veicināšanas principus savos uzņēmumos. Attiecībā uz mērķiem, kas ir sasaistīti ar dažādību un iekļaušanu, tātad 39 uzņēmumos šie mērķi ir vērsti tieši uz darbinieku labbūtību, tā skaitā veselību un drošību, 39 uzņēmumos uz darbinieku attīstību, 38 uz atbildību pret patērētājiem. Savukārt, ja mēs paskatāmies konkrēti uz dažādības vadību, cik no šiem uzņēmumiem ir definējuši mērķus, kas attiec uz dažādības vadību, tie ir 24 uzņēmumi. Tātad tomēr joprojām lielā daļā no šiem uzņēmumiem skaidri definēti mērķi attiecībā uz dažādības vadību nav. Un uz diskriminācijas novēršanu cilvēktiesību jautājumiem mēs redzam, ka tie ir vairāk nekā puse no šiem uzņēmumiem. Vēl viens kritērijs par to, kur ir ietverti vienlīdzīgu iespēju vai dažādības veicināšanas principi uzņēmumos. Mēs redzam, ka lielākā daļā uzņēmumu šie principi ir iekļauti ētikas kodeksā vai līdzīgā dokumentā, vai arī vīzijā un vērtībās. Savukārt atkal 4 uzņēmumi šeit norāda, ka nemaz nav definējuši vienlīdzīgu iespēju vai dažādības veicināšanas principus. Ja mēs paskatāmies uz to, ko uzņēmumi dara, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi un iespējas dažādības vadības un iekļaujošas darbības pasākumos, tad redzam, ka vairums no šiem uzņēmumiem 24 vērš uzmanību galvenokārt uz dzimumu un vecuma dimensijām. Un tās tad atkal ir tās redzamās dimensijas, par ko es sākumā uzsveru. Tātad vecums un dzimums ir tās dimensijas, kurās savā ziņā varbūt aizdāno pārējās. Arī uz veselības stāvokli, bet ja mēs paskatāmies zemāk uz lilā ailītēm, tātad seksuāla orientācija, reliģiskā
pārliecība, etniskā izcelsme, invaliditāte, ja, tad šīs atkal ir kategorijas, kuras daudz mazākā mērā tiek iekļautas. Par mācībām dažādības vadībā. Un veids, kā mēs varam faktiski veicināt šo dažādības kompetenci, jau faktiski ir caur apmācībām, caur izpratnes celšanu. Tad mēs redzam, ka pagājušā gadā uzņēmumi ir veikuši investīcijas jomās, dažādās, bet no šīm jomām, mācību jomām, tikai 21 uzņēmums ir veikuši šīs apmācības dažādības un starpkultūru komunikācijā. Tātad tā faktiski ir diezgan neliela daļa, ja mēs mazāk nekā puse no šiem uzņēmumiem. Savukārt, ko uzņēmumi dara, lai novērtētu savu sniegumu dažādības vadības un iekļaujošas darbības aspektos, mēs redzam, ka lielākais vairums uzņēmumu analizē darbinieku klientu sūdzības un priekšlikumus, tad tiek izvērtēta darbinieku klientu apmeklētājiem nodrošinātie pakalpojumi, tiek intervēti darbinieki, ar kuriem tiek izbeigtas darbas attiecības, un tā īstenībā ir laba praksa, bet no otras puses žēl, ka šie jautājumi netiek izdiskutēti pirms darbinieks nolemj aiziet. Tiek analizēti darbinieka dati, vecums, dzimuma struktūra, tiek analizēti slimības dēļ kavētās darba dienas, tiek veikti reputācijas pētījumi, tiek veikti novērtējumi piesaistot ārējos ekspertus, un mazāk uzņēmumu savukārt piedalās ilgtspējas indeksa izvērtējumā vai arī vispār neizvērtē šos dažādības un iekļaujošas darbības aspektus. Kas šeit ir būtiski? No šajām darbībām, kas tiek veikts, lai novērtētu savu sniegumu, mēs redzam, ka šeit pietrūkst, teiksim, tāda varbūt stratēģisku darbību, kas būtu vērsti uz organizācijas izaugsmu. Šeit vairāk mēs saredzam to, ka uzņēmumi dara daudz, lai nediskriminētu, lai nodrošinātu līdztiesību, vienlīdzīgas iespējas, bet varbūt šis strateģiskais darbības, kas tieši veicinātu un palīdzētu saprast, kā tad mums strateģiski likt lietā šo dažādības potenciālu iztrūkst. Cik lielā mērā šie uzņēmumi veic nodarbināto informēšanu un izglītošanu par dažādības vadības un iekļaujošu darbības jautājumiem, mēs redzam, ka 25% neveic nekādu nodarbināto informēšanu un izglītošanu par dažādības vadības un iekļaujošu darbības jautājumiem, un šie skaitļi arī sasaucās ar to apmēram uzņēmumu skaitu, kas arī neveic apmācības šajās jomās savos uzņēmumos. Un tajā pašā laikā, ja mēs paskatāmies uz lilā un uz sarkanu sadaļu, ja, kas ir tad lielākais vairums no uzņēmumiem, tad tā ir politikas vai darbības pamatprincipu sastāvdaļa, kas tiek vai nu plānveidīgi īstenota vai atsevišķos izglītošanas pasākumu gadījumos. Tātad vairumā uzņēmumu notiek gan šī informēšana un izglītošana par dažādības vadības un iekļaujošas darbības jautājumiem. Un tad mazliet tāds kopsavilkums, protams, ka pilnīgi visiem kritērijiem mēs nevaram paspēt iziet cauri. Tad mazliet tāds kopsavilkums, kur mēs redzam tā uzņēmuma gatavība īstenot uzlabojumus, kas ir pozitīvās čautne, tad mēs redzam, ka kopumā ņemot šajos pašnovērtējumos 42% norādījuši, ka veids novērtējumu dažādības vadības un iekļaujošas darbības aspektos piesaistot ārējos ekspertus. Tas nozīmē, ka ir objektīva izvērtēšana, tas nozīmē, ka uzņēmumam ir jāsagatavo gan dati, gan prakses atspoguļojums, lai ārēji eksperti varētu izvērtēt. 48% norāda, ka ir investējuši dažādības un starpkultūru komunikācijas apmācībās. 55% norāda, ka ir definējuši mērķus attiecībās dažādības vadību. Tajā pašā laikā 55% norāda, kad fokus tiek galvenokārt vērsts uz dzimumu un vecumu dimensijām, un šīs, kā jau iepriekšējā slaidā arī jūs redzējāt, ir tās visizteiktākās dimensijas. Tas nozīmē, ka uz citām dimensijām uzmanība tiek vērsta stipri mazāk, tātad tur ir vēl daudz, kur augt uzņēmumiem. 62% norāda, ka vienlīdzīgu iespēju un dažādības veicināšanas principi ir ietverti stratēģijā vai līdzīgā dokumentā. 65% norāda, ka formulējuši vienlīdzīgu iespēju principus, un 77% norāda, ka uzņēmumā ir noteikti atbildīgie par dažādības vadību. Tas nozīmē, ka faktiski 23% no šiem uzņēmumiem, kuriem nemaz nav atbildīgais. Un ja mums nav atbildīgais, kurš tad virzas to darbu stratēģiski, kurš tad mēra rezultātus, kurš tad seko līdzi, tad arī tā ir vēl viena tāda nianse, kurai, protams, būtu jāpievērš uzmanība, vai mums uzņēmumā ir
kāds atbildīgais, un tam būtu jābūt vairāk nekā vienam cilvēkam, ja? Tā varētu būt izveidot speciālu darba grupu, pieņemsim, vai pa vienam cilvēkam katrā uzņēmuma nodaļā, kas kopā strādā, lai šī dažādības vadība nodrošinātu iekļaujošu vidi un gala beigās piederību uzņēmumu darbiniekiem kopumā. Un tad ceļavādi, pie kuriem es esmu izveidojis savas maģiskās formulas, kuras īstenībā es turu, kuras ļoti viegli atcerēties. Es jums izstāstīšu, kas tas ir, strādājot ar dažādības vadību un arī konsultējot citus uzņēmumus, kas tad ir tās maģiskās formulas veiksimīgam darbam ar dažādības vadību. Pirmais, DK plus DB ir DV, tas nozīmē tātad dažādības vadība, kas ir DV, ir dažādības kompetence un dažādības briedums, ja, ko praksē pauž dažādības vadītāja darbs. Tātad dažādības kompetence, kā jau es minēju, tātad, lai mēs varētu veiksmīgi vadīt dažādību, mums jābūt dažādības kompetencē. Tātad jāapzinās varas attiecības, jāapzinās privilēģijas, jāapzinās stereotipi un aizspriedumi, gan mūsu pašu, mums visiem ir aizspriedumi, gan mūsu pašu, gan sabiedrībā kopumā. Mums ir jāsaprot pieredzes, kas radušās navigējot dažādās dzīves situācijās, un mums jāspēj saskatīt un izmantot atšķirības un līdzības. Dažādības briedums, kas ir DB, nozīmē, kādu lomu mēs dažādībai piešķiram. Jo ļoti bieži uzņēmumi pirms sāk veidot dažādības vadības stratēģiju, viņi nav vispār nodefinējuši, kas mums skaitās dažādība un ko mēs to gribam sasniegt. Un ja mēs to neesam definējuši, kā tad mēs varam izstrādāt darbības plānu? Jo tas ir tipisks jautājums dažādības vadības konsultātiem, kāda arī es esmu. Mums vajag dažādības vadības stratēģiju, bet mums nevajag tur to visu ievadu par to, kas ir kompetence un tāds vienkārši stratēģija. Un tad es jautāju, bet kas jūs uzņēmums skaitās dažādība? Un kāpēc jums ir vajadzīga šī stratēģija, ko es gribu sasniegt? Un tad klusums. Tātad dažādības briedums norāda, kādu lomu un nozīmi uzņēmumā mēs dažādībai piešķiram. Jo tās dažādības nozīme jau ir atkarīga no tās lomas, ko mēs viņai piešķiram, vai ne? Tātad dažādības kompetence plus dažādības briedums ir dažādības vadība. Nākamais. Tieši tas, ko es minēju, DVS, dažādības vadības stratēģija, lai mēs to izveidotu, pamats ir nodefinēt, kas mums uzņēmumā ir tā dažādība. Un kāpēc mēs vēlamies vērst uz to padziļinātu fokusu un uzmanību. Un tikai tad mēs varam sākt veidot konkrētus soļus, konkrētas darbības. Pēdējais MMFI. Tas ir angļu valoda, atvasinājums no angļu valodas 4 vārdiem, ko es paturu prātā regulāri gan mājās, gan darbā, gan sabiedrībā, gan visur, kurus apgrozos. Make me feel important. Ļauj man justies kā vērtībai. Tas neko mums nemaksā, ne uzņēmumam, ne mums kā personām. Šis princips make me feel important. Ļauj man justies vērtīgam. Un ticiet man, ja darbinieks jūtas vērtīgs, psiholoģiski drošā vidē, viņš strādās ar lielu motivāciju, ar lielu atdevi, viņam nebūs problēma likt savu enerģiju, lai veicinātu uzņēmumu izaugsmi, savu izaugsmi, lai strādātu kopīgas mērķi, lai strādātu tāpat mājās. Mēs visi gribam justies kā vērtīgi. Sabiedrībā, ja mēs jūtamies kā vērtība, tad mūsu performance, mūsu sniegums ir tik daudz reiz lielāks nekā tad, ja mēs nejūtamies novērtēti. Un novērtējot citus sev līdzās darba vietā, padomājam, vai mēs paši, vai mūsu kolēģi, cilvēku, ko mēs sadarbojamies, vai mēs viņam ļaujam justies kā vērtībā vai gluži pretēji. Tātad make me feel important, pilnīgi pa brīvu princips. Paldies!